Esiet sveicināti manā otrajā latviskajā video, kurā es vēlējos ar jums parunāt par webhostingiem. Šis video daļai sponsorēts no Zona.eu webhosting puses. Zona.eu ir Igaunijas hosting pakalpojums sniedzējs, kuri piedāvā digitālos servisus. Es iepriekš, pirms vispār sāku savu anglisko YouTube kanālu, pirms sāku savu latvisko YouTube kanālu, es iepriekš izmantoju Zona.eu tieši domēnu vārdu reģistrācijai. Priekš Lietuvas, Igaunijas un Eiropas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir ļoti draudzīgas cenas. Viņiem ir ļoti draudzīgas cenas, patīkamas cenas un arī tehniskais atbalsts viņiem ir diezgan atsaucīgs. Tad, protams, visam attīstoties uz priekšu, es arī no Zona.eu esmu ņēmis virtuālos serverus. Un viņiem ir ļoti labi virtuāli serveri. Ļoti viss, kas ir solīts, tas tiek iedots. Un viņiem ir 24/7 reāls cilvēku tehniskais atbalsts. Tas ir ļoti liels pluss, jo iepriekš hostējoties, piemēram, nomājot virtuāls servers Vācijā, Somijā, Amerikā un citās valsts pusēs, arī Britānijā, pārsvarā šie hosting pakalpojumu sniedzēji piedāvā, vai nu tev ir Francijā arī, vai nu tev ir jāabonē pa papildus samaksu tehniskais atbalsts, vai otra opcija ir kad viņiem nav tehniskais atbalsts, bet ir mākslīgais intelekts vai chatbots. Un nevienmēr chatbots var izprast tavus, kā teikt, problēmas, kas ir radušās ar hostingu vai, piemēram, serveru konfigurācijā, lai tev palīdzētu rast operatīvu risinājumu šai problēmai un tu varētu turpināt strādāt, jo, kā teikt, mājaslapas ātrums un pieejamība ir svarīgākais faktors, lai jūs nezaudētu savu peļņu klientus vai apmeklētājus. Jo, ja pēkšņi, piemēram, internetu veikalā pieņemsim, jebkurā jūs esat sakrāmējis savu iepirkumu grozu, un pēkšņi mājaslapā izmetās errors vai pazūd savienojums, kad jūs veicat maksājumu. Protams, ka jūs būsiet dusmīgs, jūs otrais neiesiet apkārt to mājaslapu, un jums būs vienalga. Tas pats ir arī, pieņemsim, ar jebkuru preci, ko mēs pērkam. Mēs gribam saņemt kvalitāti. Un jebkurš, piemēram, mājaslaps mūsdienās darbība ir vajadzīgs, lai pāris pat mazākās sekundes laikā mājaslapa pilnībā ielādētos jebkurā vietālrunī, jebkurā datorā, jebkur. Bet ja tas netiek nodrošināts un tehniskais atbalsts nevar jums atbildēt, sniegt konsultāciju vai kaut ko vēl, bet tur ir kaut kāds chatbots, kas jūs tur vilina caur 20 dažādiem jautājumiem, lai nonāk pie kaut kā, tas ir laiks pazaudēts un laiks ir nauda. Tāpat laikā arī, ja mēs runājam par hostingiem, kas man patīk Zona.eu, ka viņiem ir ļoti izglītot darbinieki, kuri zina ne tikai produktu, ko viņi tirgo, bet tehniskais atbalsts, kurš pārzina visus savus sistēmas un ļoti labi pārzina konfigurācijas, kiberdrošību un visu pārējo. Tāpēc iesaku tev nostīties šo video. Iespējams, tu arī atradīsi sev izdevīgu hosting pakalpojumu sniedzēju, kurš pirmkārt būs lētāks, otrkārt būs labs tehniskais atbalsts, stabilitāte, lielāks ātrums. Pēc dosimies apskatīties Zona.eu un parādīšu jums, kā viņi izskatās. Bet par Zona.eu, kā jūs redzat, lētākais hostings maksā 367 eiro mēnesī. Tas ir maksājot par gadu. Jūs atmaksājat par gadu, un jūs saņemat 256 GB ātru SSD. Ārvalsts hostingos ir tā, ka viņi piedāvā HDD. Viņi, protams, vairums neraksta, kādi diski viņiem ir, un tur ir ļoti liela starpība. Ja ar HDD servers darbojas lēnāk, kā rezultātā jūs mājaslapa ielādējas lēnāk, jo HDD ilgāk notiek meklēšana un informācijas apstrādāšana. Zona.eu piedāvā SSD, viņi nepiedāvā HDD plus SSD boost, kā citi hostingi dara, un tas ir ļoti liels pluss, un 256 GB pa 367, kur ir iekšā, piemēram, neierobežots skaits e-pasti un viss pārējais, un 512 MB RAMs. Tas ir ļoti labs piedāvājums par šo konkrēto cenu. Bet jā, kad jūs nopērkat Zona.eu web hostingu, jūs redzat viņu paneli, un panelī ir shortcuts. Shortcutā ir izvēlētas funkcijas, kuras cilvēkam nepieciešams ikdienā, tāpēc jums nav vajadzīgs nekādas padziļinātas IT zināšanas, lai izmantot Zona.eu web hostingu. Ko es vēlējos vēl piebilst par Zona.eu hostingu, kad apmaksa ir iespējama dažādos veidos. Viņi arī izmanto Smart ID autorizācijai nepieciešams 2-faktoru autentifikācijas kodus. Un arī, tiklīdz jūs atmaksājat savu pasūtījumu, viņš pāris sekundžu laikā ir jau gatavs. Kā jūs redzat, diska lietojums, datubāzes inodes un shortcut. Mēs iesim package and billings. Package and billings mēs varam mainīt apmaksas periodu, mēnesis, gads, upgradeot uz vēl labāku tarifu plānu, ja mums ir nepieciešams.
Papildus resursus mēs varam iegādāties, bet priekš parasts mājaslaps, biznesa mājaslaps, vizītkartes un tādām lietām papildus resursus jums diez vai būs nepieciešams. Tas būtu drīzāk, ja jums būtu internetu veikals kaut kas līdzīgs, es nezinu, Euronics 220, kur ir, es nezinu, desmitiem tūkstošu produktu un kur ikdienu, teiksim, iet aptuveni, es nezinu, 100,000 reizes cilvēku. Tad tur vajadzētu. Pie sistēmas informācijas jūs atradīsiet visus savu datus, lai pieslēgtos pie jūsu hostingā, piemēram, FTP, SFTP un SSH un citām visiem protokoliem. Šeit jūs varat pievienot vēl vienu lietotāju, un, kā jūs redzat, pašreiz man tiek izmantots PHP 8.3 versija, un izslēgt ir automātiskais upgrades. Zone.eu piedāvā arī automātiski upgradeot jums PHP uz jaunāko versiju, bet, ja jums ir paštaisīts mājaslapas kods, tad es to neiesaku darīt, jo, ja jūs to izdarīsiet, un pieņemsim, jums mājaslapa nebūs atjaunots un PHP būs kaut ko izņēmis ārā, tad jums mājaslapa uz jaunāku versiju var pat nedarboties. Bet pie modifikācijām mēs varam veikt visu šitās izmaiņas, arī kur PHP versijas mēs varam nomainīt, šīs viss ir vēl oficiāli tiek atbalstīts un suportēts, bet ja jūs vēlaties kādu no versijām, kuru vairs PHP pats nesuportē, tad Zone.eu jums viņu var sniegt, bet tas nav ieteicams, jo šīs versijas vairs pats PHP neupdato, nav drošības update un vispārējais, kā rezultātā, pa updateiem, bet atjauninājumi. Ja nav tie atjauninājumi, kā rezultātā jūs mājaslapa var būt ievainojama. Un papildus PHP extensioni arī ir iespējams viņus atslēgt, pieslēgt un tā tālāk. Te mēs varam subdomēns pievienot mūsu error pages. Šeit ir SSL certifikāti, Let's Encrypt certifikāts, kurš ir parakstīts oficiāli un vispārējais. Viņš ir pieejams pilnībā bezmaksas un nav jāmaksā, bet ja jums ir savs pirktais certifikāts, jūs to droši varat importēt caur importu funkciju. Port forwarding, portu pārsūtīšana un maiņa. Tāpat tās ir arī Zone.eu piedāvā instalēt aplikācijas, kuras ir instalējams ar vienu klikšķi. Teiksim, ja jūs vēlaties savu mājaslapu, bet jums nav zināšanas, kā to izdarīt, tad Zone.eu jūs to varat izdarīt ar vienu klikšķi, jums nav nepieciešams paplašināts IT zināšanas. Datubāzes jūs varat dabūt. Ir tas 32 datubāzes, 32 lietotāji. Kas man patīk Zone.eu, ir tas, ka viņi katrai datubāzei izveido savu lietotāju paroli, un katra datubāze ir, kā teikt, random uzģenerēta, un tas ir ļoti liels plus, tādēļ, ka vienā datubāzē vai ar vienu lietotāju vai paroli vairākam datubāzēm nav ieteicams izmantot, jo tas palielina jūsu kiberdrošības risku, un ja, pieņemsim, viens lietotājs pieslēgtas pie vairākam datubāzēm, un kāds uzlauzīs tā lietotāja datus, tad jūsu datu noplūdi garantēta. Tāpēc Zone.eu ir parūpējies par to, lai tas tā nenotiktu, un tāpēc katru reizi, kad jūs taisat jaunu datubāzi, viņš automātiski izveido viņam atsevišķu lietotāju. Protams, ja ir nepieciešams papildus vairāk par 32 datubāzēm, tad to arī Zone.eu jūs varat pa atsevišķu samaksu iegūt. Šeit jūs varat piekļūt pie savām datubāzēm, ievadot lietotāju vārdu un paroli, kur jums uzģenerēja. Redis pakalpoņi arī piedāvā. WordPressam, kuram ir ļoti, kā teikt, smagi plugini, kur prasa vairāks paplašinājumu, kur prasa vairāks resursus. Ar Redis palīdzību jūs varat pātrināt savus mājaslapas darbību tieši WordPressam. Un ja jūs izmantojat Nextcloud mākoņu risinājumu, tad arī priekš Nextcloud Redis būs nepieciešams. Šeit jūs esat pasūtījuši domēnus pie name serveriem, jūs varat viņus labot, mainīt un darīt visu nepieciešamo. Šeit jūs varat iestīt FTP iestatījums, lai augšuplādētu failus uz savu mājaslapu. Mūsdienās nezinu, kurš vairs izmanto FTP, tas ir tik novecojis protokols un visi vai no SSH izmanto vai SFTP izmanto. SSH atslēgas jūs šeit varat pievienot, lai jūs varat pieslēgties. Un te ir e-pasti. E-pasti jūs varat arī ļoti vienkārši izveidot. Nekas sarežģīts nav. E-pastu pārsūtīšanas, e-pastu sarakstus veidot, noķert visu e-pastus, kur nāk uz jūsu domēnu, lai nepalies ko garām. Un te ir crontabs. Crontabs ir automātiski darba izpilde. 2 vai 3 crontabi bija bezmaksas, bet ja jūs vēlaties vairāk, jo jums nepieciešams, tad jūs varat, protams, papildu samaksu tos iegādāties. Un šie tie saucamie darbi, kas backgroundā vai aizmuguriski strādā un darbojas. Un, protams, te ir statistika par jūsu
mājaslapas patēriņiem, logu ieraksti un paziņojumi. Ja, piemēram, e-pasts sasniedz 70% diska vietu, jūs ieņemsiet paziņojumu un tā tālāk. Bet, lai šis video nebūtu tikai par viņu paneli, tad uzinstalēsim vienu mājaslapu, izmantojot WordPress plaši zināmo bloga sistēmu, lai es jums parādītu, kā tas darbojas. Tātad dodamies uz Web Applications, Install New, jo mēs instalēsim pilnīgi jaunu. Izmantosim WordPress. Atstāsim domēnu, kāds ir. Šis ir mans testa domēns, kurus izmantoju priekš testiem, dažādiem projektiem un tā tālāk. Atļausim automātiskos updates WordPressam, tāpat tās pluginam un arī dizainam. Plugin paplašinājumu dizainam un spiežam install. Tagad šis cilvēks, viņš kamēr skraida, mums instalējās mūsu WordPress mājaslapa, kuru pēc mirkli mēs redzēsim un varēsim jau veikt konfigurāciju. Un, kā jūs redzat, mūsu WordPress ir uzinstalējies, un tagad mēs tiekam pārdresēti uz mūsu, kā teikt, administrācijas paneli. Šī mājaslapa būs man blog. Šeit jūs varat ierakstīt, viņš jums piedāvā dažādas risinājumus, un tāpēc viņš arī piedāvās dažādus dizainus. Vēlos audzēt sev apmeklējumu skaitu, un kuram gan nepatīk bezmaksas dizaini, šie gan no WordPress oficiālā bezmaksas, gan arī Zone.eu piedāvā dažādas bezmaksas dizainus. Izvēlēsimies šo. Šeit mēs varam atstāt, kādas mājaslapu kategorijas mēs vēlamies, un šeit mēs varam pievienot arī papildus. Viss ļoti vienkārši, nerakstīs description nekādu. Tur ielikt arī ķeks priekšējai, bet neieliku. Un, kā jūs redzat, mūsu mājaslapa tiek sagatavota. Pāris sekundes tas aizņem. Un lūk, ir mūsu konfeti, un pēc 3, 2, 1 mēs tiksim pārdresēti uz mūsu jaunās mājaslapas administrācijas paneli, un šeit mēs esam mūsu WordPress populārākajā CMS administrācijas panelī iekšā, kur mēs varam instalēt papildus paplašinājumus, veikt visādas konfigurācijas, labojumus, labot savas lapas un tā tālāk. Un, ja mēs aizējam tagad uz maltersit.com, tad mēs redzam, lūk, mūsu jaunā mājaslapa. Protams, caur administrācijas paneli mēs viņu varam izlabot, kā mēs vēlamies, izmainīt tekstus un tā tālāk. Bet, lūk, tas ir Zone.eu web hostings. Es jums noteikti iesaku to pamēģināt, ja jūs neko nezaudēsiet, un tas izmaksās lētāk. Un, ja jums ir uzņēmums, pieņemsim, un jums ir PVN numurs, tad iegādāties Zone.eu hosting no Igaunijas, jums PVN būs 0%. Tas ir Eiropas Savienības starp Eiropu valstu likme. Tāpēc, jā, droši, ja jūs izmantojat Zone.eu, reģistrācijā norādiet Valters Capital, arī lejā aprakstā būs mūsu referral kods, ar kur palīdzību jūs atbalstat arī mūsu projektu un palīdzat mums augt. Droši piesakojiet, sekojiet man arī Instagram kontā un redzēšu jūs nākamajā video. Paldies, ka noskatījāties, lai jums jauka diena!